Gandrīz visi cilvēki, un es uzsveru gandrīz, tāpēc, ka acīm vienmēr jau ir kāds, bet gandrīz visi cilvēki sapņo, ka kādu dienu, kad viņi nomirs, viņi varētu būt debesīs. Es apzinos to, kad es runāju daudziem cilvēkiem, ne visi atzīst, kad ir dzīve pēc nāves, līdz ar to viņiem ir tāds, man vienalga, kas tur būs, tāpat nekas nebūs. Bet tie cilvēki, kas cer, un kad es ar jums esmu daudziem runājis, un es jau varu teikt, ka tie vairs nav 10, bet tie ir 100 un varbūt pat 1000 cilvēki dažādi, ar kuriem es esmu runājis. Un lielākā daļa domā, ka viņi varētu nonākt debesīs, ka viņi varētu nonākt. Un tad, kad es runāju ar cilvēkiem, un es jautāju, kur tu gribētu nonākt, lielākā daļa cilvēku ar atbildi, ka viņi gribētu nonākt debesīs. Viņi gribētu nonākt. Bet ir interesanti, ka Jēzus Māte evaņģēlijā 7. nodaļā mēs izlasīsim 2 pantiņus. Viņš teica tādus vārdus. Ieeita pa šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu. Bet Jēzus saka, jums vajag iet ar šauriem vārtiem. Un tad viņš saka, un daudz ir daudz ir tādu cilvēku, kas ieiet par tiem vārtiem, proti, kas iet pa plato ceļu, kas iet pa šauriem vārtiem. Daudz ir tādu cilvēku, kas iet pa šiem plato ceļu, jo tas ir vieglāks. Tiem, kas esat bijuši ārzemēs, piemēram, kad mēs bijām tikko ar draudz kādiem cilvēkiem aizbraukuši uz Los Angeles, mēs braucām, tur bija 6 līnijas vienā virzienā. Tu vari izdomāt, pa kuru līniju tu gribi braukt, tur bija 6 līnijas. Un tad mums ir Rīga-Liepāja šoseja, kad ir vienkārši viens ceļš vienā virzienā. Un ir diezgan grūti braukt pa to ceļu, īpaši, ja ir ļoti daudz mašīnas uz tā ceļa. Vienmēr vieglāk ir braukt pa platāko ceļu. Gandrīz vienmēr. Jēzus saka, ejiet pa šauriem ceļiem un šauro ceļu, jo viņš saka tā, bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz mūžīgo dzīvību. Un interesanti, un maz ir tādu, kas atrod šo mūžīgo dzīvību. Tāpēc, ka šaurs ir ceļš un šauri ir vārti. Un ir ļoti grūti iet pa šauru ceļu. Ir ļoti vieglāk ir automātiski iet par to, kas ir platāks, tas, kas ir vieglāks, kurš ir pārredzamāks, kur ir mazāk traucēkļu un šķēršļu. Un tāpēc cilvēks savu ceļu šajā dzīves laikā izvēlās iet pa šo šauro ceļu. Un ja mēs pa plato ceļu, jo mēs ieraugam to, ir daudz, kuri iet pa plato vārtiem un pa plato ceļu, un ir maz, kuri iet pa šauro ceļu. Un tad ir jautājums, uz kur tu atrodies. Un, ziniet, mēs izlasām to, ko Jēzus saka. Jēzus saka, ka lielākā daļa cilvēku, kas dzīvo šo zemi, staigā pa plato ceļu, kas aizved uz pazušanu. Bet ir tikai mazumiņš, kas iet pa šauro ceļu un kas iet cauri šauriem vārtiem, kas aizved uz mūžīgo dzīvību. Un tomēr tas paradoks ir tajā, ka lielākā daļa jau grib nonākt debesīs. Un tā problēma ir tajā, ka tas, kur viņi grib nonākt, jau ir pareizā lieta, bet tas ceļš, pa kur viņi iet, nav tas pareizais ceļš. Ja tu gribētu nonākt līdz Rīgai, būtu jocīgi, ja tu teiktu, labi, es braucu tad Klaipēdas virzienā. Tu varētu kaut kur nogriezties, bet tu nevari nonākt Rīgā, braucot pilnīgi pretējā virzienā. Un tieši tāpatās tu nevari nonākt mūžīgai dzīvībā, ja tu staigā pa plato ceļu un ej caur platiem vārtiem. Un mēs, protams, apskatīsimies savā ziņā, ko nozīmē šis platais ceļš un platie vārti. Bet beigās mēs ieraugam to, ka lielākā daļa cilvēku nonāk tur, kur viņi negribēja nonākt. Un kāpēc tā ir? Kāpēc tā notiek? Vai nebūtu labāk tomēr, ja tu gribi nonākt debesīs, tad arī staigāt pa šauro ceļu, lai tu varētu nonākt? No vienas puses liekas, jā, tā būtu labāk, tā būtu loģiskāk. Un beigās nonākt Dieva valstībā. Un tomēr mēs ieraugam kaut ko ļoti interesantu saistībā ar cilvēka dabu. Cilvēka dabā ir tāda interesanta lieta, ka cilvēks vienmēr izvēlās to, kas dod baudu un mirkli tajā brīdī, nedomāja par to, kādas sekas tas varētu nodarīt vēlāk.
Es nezinu, kāpēc mēs tādi esam, bet tas ir tas, ko mēs izvēlamies. Un es iedošu piemērus. Piemēram, cilvēks ir gatavs 24 stundas nosēdēt spēļu zālē, nospēlēt labākajā gadījumā tikai 1. mēneša algu, ja 1 mēneša algu, nospēlēt varbūt savu dzīvokli, ieķīlāt savu mašīnu, nospēlēt savu īpašumu, varbūt aiziet kredītos, lai atmaksātu to, ko tu esi zaudējis, un cilvēks izpost savu dzīvi tikai tāpēc, ka viņš gribēja 24 stundas, piemēram, nosēdēt tajā svārzālē, spēļu automātos. Un liekas, vai tas ir tā vērts? Tas ir diezgan, ja mēs tā loģiski domājam, tas ir diezgan dumji to darīt. Un tomēr mēs zinām simtiem un tūkstošiem cilvēku, kas tā dzīvo un izpost savu dzīvi. Un nav jau tā, ka viņi neapzinās, ka viņi ir izpostījuši savu dzīvi, bet vienkārši tajā brīdī ir šis kārdinājums un ir šī bauda un ir tik labi. Un beigās, protams, tā samaksa ir ļoti liela. Vai es iedošu kādu citu piemēru? Laulības pārkāpšana. Viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc tiek šķirtas laulības, ir laulības pārkāpšana. Kur kādam no laulātajiem laulība kļūst pārāk garlaicīga, vai viņš nav laimīgs un viņš dodas meklēt laimi citās attiecībās. Nereti tas ir vienas nakts, varbūt attiecībās, vai bieži arī tas ir ilgāka veida attiecības. Un kas ir interesanti un īpaši žēl tajos gadījumos, kad cilvēks ir kritis kaut kādā mirkļa kārdinājumā, un viņam ir šīs vienreizējās attiecības, un beigās sieva vai vīrs to uzzina. Viņš tiek izmests no ģimenes ārā, sieva savāc bērns, vai retākos gadījumos vīrs savāc bērns, bet teiksim tā, sieva savāc savus bērnus, un tu teici izmests ārā no ģimenes. Un tu ej, un tu lūdzies, un tu ej ar rozēm, un ar lāčiem, un ar Rafaelo kastēm, bet nekas nelīdz. Un tu mēģini atgriezt atpakaļ, un tu saki, nē, tas bija stulbi, un es tagad tā vairs nekad nedarīšu, un tas neatkārtosies, tu lūdzies. Un sieva saka, nē, nebūs. Un paiet 10 gadi, un tas cilvēks ir nožēlojamā stāvoklī, viņš ir pazaudējis sievu, piemēram, viņš ir pazaudējis savu ģimeni, savus bērnus, un viņam ir uzlikt bāriņu tiesas, varbūt tās pat, teiksim, ka viņš nevar tuvoties saviem bērniem, kā kurā gadījumā. Un tad tu sēdi un domā, vai tas viens mirklis, tas viens kārdinājums bija tā vērts, lai es pazaudētu savu mīļos cilvēkus? Protams, ka viņš pēc tam saprot, nē, tas nebija tā vērts, un tomēr tūkstošiem cilvēku to izdara. Vai vēl kāds piemērs? Nereti cilvēks paņem kredītu, lai varētu atļauties kādu dzīves ekstra, kā piemēram, aizbraukšu ceļojumā vai uztaisīšu grandiozas kāzas, tā, lai visi atcerās par daudzām tūkstošiem, ar daudzām nulītēm. Un tad viņi pavada vairākus gadus atmaksājot parādus un nereti nespējot no tiem parādiem gadiem tikt laukā, un tad vēl dabūjām braukt uz ārzemēm, lai strādātu, un visa dzīve tiek izpostīta. Tikai tāpēc, ka tu gribēji aizbraukt uz, Maldīvu salām vai kaut kur citur. Vai tu gribēji nopirkt to, ko tu nevarēji atļauties. Vai uztaisīt krūtas kāzas. Un īstenībā, cik bēdīgi ir, kad man kāda sieviete, kurš šķīrās no savu vīru, viņa teica, patiesībā mēs jau sen būtu gatavi šķirties, bet mums vēl ir kāzu kredīts. Un tad, kad viņi nomaksāja kāzu kredītu, tad viņi arī izšķīrās. Man liekas, vienīgā lieta kopīgā, kas viņiem bija kredīts, un tā kā kredīts beidzās, tad liekas arī laulība beidzās. Un mēs ierakam, cilvēki paņem kredītus, un viņi dabūjām braukt projām, un liekas, viņš pēc tam domā, vai tas bija tā vērts, vai tā māja, tā skaistā māja, ko es paņēmu, cik stāsts nav dzirdēts, cilvēki paņēma mājas, es tik būšu, tik būs labi, mēs būsim laimīgi tajā mājā, un nākošais, ko viņš attopjās, ir īrijā vāc šampiņons un priecājas par dzīvi. Un tad dažreiz mēs domājam, vai tas ir tā vērts? Cilvēki izdara tādas izvēles, un tad ir jautājums, vai tas ir tā vērts? Protams, ka cilvēks saprot, nē, tas nav tā vērts. Un tad liekas, kāpēc mēs gandrīz visi pieļaujam šādas kļūdas? Un jūs varētu varbūt savā dzīvē teikt, jā, man arī bija viena tā veida kļūda. Bet vēl trakāk ir tas, kad cilvēki šādas izvēles pieņem saistībā ar savu dzīvi. Tieši saistībā ar ticības jautājumu. Cilvēki bieži vien izvēlas dzīvot šo zemes dzīvi ar domu, kad es cilvēkiem prasu, kā tu zini, ka tu būsi debesīs? Un es ceru.
Jo bieži vien cilvēki teikt, ka mēs to redzēsim šodien stāstā par to, cik labam jābūt cilvēkam. Kā tu zini, ka tu esi pietiekoši labs? Es ceru, ka es esmu pietiekoši labs. Un mēs tik viegliprātīgi pieejam tam, ka Dievs mums ir devis, piemēram, Latvijā vidējais dzīves ilgums ir 70 gadi. Tātad, ja tu neesi no Skotijas vai Amerikas, kur ir citi gadi, ja tu esi no Latvijas, tad būtībā 70 gadi ir tas, ko tu plus mīnus reiķināties. Ja tu esi džeks, tev ir mazāk laika, pie 2 gadu mazāk nekā sievietēm. Šajā laikā, kas tev ir dots uz zemes, tev ir jāizdara izvēle. Pa kuru ceļu staigās, pa plato vai pa šauro? Un cilvēkam ir tāda domāšana, vieglāk ir pa plato ceļu staigāt. Tā kā būšu vecs, tad es izdomāšu, ko es darīšu. Un bieži vien, kad cilvēks ir vecs, bieži vien viņš jau nezina savu nāves dienu. Kā mēs dzirdējām šodien no Irēnas liecībā, tu vienu dienu var braukt un tev fūri pretī šķērītē var nākt. Un, ja Dievs pasargā super, bet kādi iet bojā ceļu negadījumos. Un dzīve beidzās šitā. Tu biji domājis, ka tu vēlāk padomās par Dievu, bet tev laiks ir beidzies. Un, ja tev ļoti paveicās, un tu esi tik stiprs, cik Ilzas omīte, jeb Terēzes omīte, jeb Rūtas mamma, kur nodzīvo līdz 100 gadiem, arī tie 100 gadi beigsies kā diena. Un pēc tam priekšā stāv mūžība. Un tad ir jautājums, kur tu viņu pavadīsi. Tas ir tas, par ko mēs šodien gribam runāt. Jo šī zemes dzīve dot, lai mēs sagatavotos mūžībai. Un tad ir jautājums, kas tevi attur, lai tu varētu ieiet debesīs, tad, kad tavs laiks uz šīs zemes beigsies? Kas tevi attur? Mēs domāsim par kādu lietu, kas tevi attur no tā, lai tu varētu ieiet debesīs. Un tie jautājums, ko mēs apskatīsimies, ir, kas ir tas, ko tu vari darīt šodien, lai tu būtu gatavs mūžīgai dzīvē, tad, kad tavs laiks uz šīs zemes beigsies. Un kāpēc lielākā daļa cilvēku izvēlas staigāt pa plato ceļu, kas viņus aizved pazušanā? Tas ir tas, ko mēs šodien apskatīsimies. Un paldies, ka Dievs mums ir atstājis stāstu no Bībeles, un es lasīšu stāstu no Marka evaņģēlija 10. nodaļas, 17. līdz 31. pantam, bet mēs viņus nelasīsim, mēs viņiem iesim cauri un katru pantiņu atsevišķi apskatīsimies. Vārdi būs arī, protams, uz ekrāniem. Marka evaņģēlijas 10. nodaļa. Un kad viņš, tas ir Jēzus, bija gājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nomities viņu lūdza: labais mācītāj, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Ko, Jēzu, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Un es gribu uzsvērt šo vārdu darīt. Tad, kad mēs domājam par mūžīgo dzīvību, mēs bieži vien domājam, kas man ir jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Kas man ir jādara? Jāiet uz baznīcu, jāziedo, jānožēlo grēki, jāiet pie priestera, jāizdedzina svecīt, jāizlasa Bībeli visu dzīves laikā, jāizdara daudz labie darbi. Kas man ir jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš ir normāls jautājums. Tikai mēs beigās ieraudzīsim to, ka patiesībā šis jautājums ir ļoti mulsinošs, un viņš mūs aizved projām no tā patiesībā, kā mēs nokļūstam mūžīgā dzīvībā. Bet to mēs ieraudzīsim. Jēzus viņam atbild: kāpēc tu mani sauc par labu? Jo viņš teica, šeit mēs redzam, viņš pieskarēja, viņš teica: labais mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvi? Viņš teica: kāpēc tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tikai un vienīgi Dievs ir labs. Savā veidā atbildot šādi šim jauneklim, Jēzus šo jaunekli sagatavo tam, ko Jēzus zina, ko viņš vēlās pēc brīdi viņam pateikt. Viņš mēģina viņu sagatavot. Nedomā, ka kāds ir labs. Nedomā, ka tu esi pietiekoši labs, lai tu varētu nokļūt debesīs. Tu neesi. Bet tas nav tā, kā mēs bieži vien domājam. Kad es runāju ar cilvēkiem, visbiežāk es sastopu atbildi, un jūs kādreiz tie, kas esat tikušies ar mani, kas ir lielākā daļa no šeit klātesošiem, jūs zināt, ka jūs tā domājat, pirms jūs sapratāt patiesībā, ka tu neesi labs. Tu domā, ka tu esi labs, līdz tu saproti, ka tu neesi labs. Tu esi labs, varbūt salīdzinot ar savu kaimiņu, kurš ir briesmīgs. Viņa priekšā turbūt esi labs, bet Dieva priekšā,
Ja es saku, kāpēc tu man sauc labs? Vienīgi Dievs ir labs. Un redziet, tajā tā problēma ir tas, ka daudz jau nedomā, ka tikai Dievs ir labs. Nu, es jau arī neesmu slikts. Es arī esmu labs. Kāpēc tu gribi teikt, ka es neesmu labs? Un es domāju, cik daudz no jums šodien par sevi domāju, ka jūs esat labi. Es domāju, ka jā. Ja mēs te visi nostātos, kurš ir labāks par kuru, tad, protams, mēs stāvētu kāds pa kreisi, kāds pa labi, bet vai tu esi labs? Un cik labs ir pietiekoši labs? Vai tu vari atbildēt priekš sevis? Ja tu nostātos Dievu priekšā, Dievs teiktu, zini, tu esi pietiekoši labs. Vai viņš tā teiktu? Es nezinu. Tad, kad Jēzus saka, ka neviens nav labs, kā vienīgi Dievs, Jēzus turpina. Jo viņš atbild uz jautājumu, ko man darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību. Viņš saka, nu kā? Tu baušus zini, te nebūs nokaut, te nebūs laulība pārkāpt, te nebūs zakt, te nebūs dot nepatiesu liecību, tas ir melot, nelaupi un godā savu tēvu un māti. Būtībā jaunā derība atklāja to, ka bauslība mums ir dota, lai mēs varētu ieraudzīt, cik labi, jeb cik slikti mēs patiesībā esam. Nu, piemēram, ja Bībelē nebūtu rakstīts, tu nedrīkst melot, un mēs domātu, ka tas ir, ir baltie meli, dažreiz vajag bišķiņu piepušķot, lai labāk izklausās, tad mēs varētu teikt, jā, kā es varu zināt? Īsti nevar zināt. Bet, ja Bībele saka, tu nedrīkst melot, tev jāsaka patiesība, tad tu vari izvērtēt, vai tu esi melojis? Vai tu esi melojis kādreiz? Viņš ir melojis. Viņš ir pārkāpis bauslību. Šajā ziņā saka patiesību. Tas pārkāpis bauslību. Un viss. Tas bauslības pārkāpējs. Tas vainīgs. Un kas ir ļoti interesanti, mēs dažreiz domājam, Dieva priekšā mēs esam vai nu vainīgs, vai nevainīgs. Jo mums bieži vien ir tendence sev salīdzināt ar pašiem pasaules sliktākiem cilvēkiem. Hitlers tas jau bija briesmīgs, Putins, tas jau bija briesmīgs, tur vēl tur tie sliktie. Tie jau bija briesmīgi cilvēki, es neesmu tik slikts. Bet mums ir jāsaprot, cik tad labiem mums ir jābūt. 20. pantā, tad, kad Jēzus viņam saka, te nebūs nokaut, te nebūs laulība pārkāpt, nebūs zakt, te nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, godā savu tēvu māti. Tad, kad viņš viņam saka, šeit tiek patiesībā uzskaitīt 5 līdz 6 baušļi no 10. Un skatieties, ko viņam atbild šis onkulis, šis džeks, kurš nāk pie Jēzus un saka, labo mācītāji. Skatieties, ko viņš saka. Mācītāji, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības. Te nebūs nokaut, te nebūs laulība pārkaut, te nebūs zakt, te nebūs melot, te nebūs laupīt, un godā savu tēvu māti. Viņš saka, šo visu es esmu turējis jau kopš bērnības, kopš jaunības. Jēzu, es to esmu izdarījis. Neesmu neko pārkāpis no tā, ko tu man esi teicis. Es esmu perfekts. Vismaz tā viņš domāja. Un nereti mēs varam domāt līdzīgi. Bet man šķiet, ja man atmiņa neviļ, tad nekad man nav bijusi saruna dzīvē, kad es tiekos ar cilvēku un es jums uzdodu kādus jautājumus, vai tiešām nekad neesmu grēkojis. Jā, ir cilvēki, kas ir teikuši, varbūt vienreiz esmu melojis. Vai kādreiz, varbūt nozaga konfekti kādreiz bērnībā. Varbūt, bet tā es neko neminos. Ir kā tādi cilvēki, bet no katra sanāk izspiest to, ka vismaz kādreiz kaut ko viņš ir sagrēkojis. Tajā reizē vismaz tā, vismaz kaut ko es izdarījis. Pretējā gadījumā man nebūtu ko viņam teikt, viņš ir perfekts cilvēks. Bet tāpēc, kad es zinu, ka nav tādi, tad man ir jāmēģina izspiest no katra cilvēka, ka tomēr neesmu perfekts. Bet šis jauneklis, viņš saka, Jēzu, es visu esmu turējis. Un es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību šim vārdam visu. Tam būs sava veida nozīme šodienas, jo vēl būs daži pantiņi, kur parādīsies viss. Es visu esmu turējis kopš savas bērnības, kopš savas jaunības. Viņš parāda to, ka viņš ir spējis ievērot visu, ko bauslība no viņa prasa. Pēc cilvēka standarta viņš bija ļoti labs cilvēks. Bet ziniet, kas ir interesanti? Dievs redz mūsu sirds. Dievs redz tavu dzīvi.
Un katram ikvienam no mums, pirms mēs nācām pie Dieva, nerunāju par grēkiem, bet katram no mums ir vismaz viena lieta, kas stāv starp tevi un starp Dievu. Vismaz viena lieta. Un tieši tā bija šim jauneklim. Jēzus redzēja, kas bija tā viena lieta, kas šim jauneklim traucēja. Un skatieties. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja. Viņš paskatījās to jaunekli. Viņš iemīlēja viņu un sacīja viņam: vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdod, atcerieties vienu vārdu, visu. Ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod to nabagiem, tāda tev būs manta debesīs, ņem savu krustu un seko man. Jēzus saka, vienas lietas tev trūkst. Un pirms es skaidroju, es gribu, lai mēs aizem uzreiz uz nākušo pantiņu un nāksim atpakaļ pie šī un skatieties, kas notika. Bet šis jauneklis, par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs. Kāpēc? Jo viņš bija ļoti bagāts. Viņš aizgāja noskums, jo viņš bija ļoti bagāts. Atpakaļ pie tās vienas lietas. Mēs varam izskatīties ļoti labi citu priekšā, jo es gribu, lai jūs bišķiņi iztēloties to, kas tur notiek. Pie Jēzus pieskiem viens jauneklis, un viņš saka, Jēzu, ko man būs darīt, lai es iet debesīs? Jo tur ir rakstīts, viņš ceļos nokrīt. Viņš saka, ko man būs darīt? Un Jēzus viņam noskaidro šīs lietas, viņš saka, Jēzu, to visu es esmu darījis kopš jaunības. Un mācekļi un visi, kas to klausījās, jo tur kontekstā ir rādīts, ka tur bija vesels pulks, kas Jēzum sako, viņi skatās, viņi ieraug vienu jaunekli, vienu bagātu, kurš ir ievērojis visu bauslību. Un mēs skatāmies, Jēzus paskatās uz viņu. Viņš saka, zini, bet tomēr viena lieta tev trūkst. Tu vari izskatīties labi cilvēku priekšā, bet Dievs redz tavu sirdi. Viņš redz to vienu lietu, kas ir starp tevi un starp Dievu. Un Jēzus saka, atstāj to vienu lietu. Seko man, bet mēs redzam, ka viņš to nespēja. Viņš aizgāja noskums, jo viņš bija ļoti bagāts. Un es domāju, cik daudz no jums šodien būtu gatavi sekot Jēzum, būtu gatavi kļūt par kristiešiem, par tiem trakiem baznīcāniem, ja tikai tu varētu to vienu lietu atstāt savā dzīvē. Es varētu sekot, ja tikai būtu tā viena lieta. Kāpēc man no visa ir jāatsakās, lai sekot Jēzum Kristum? Kāpēc es nevaru to vienu lietu atstāt? Tu zini, Dievs, cik ļoti man viņa svarīga. Tu zini, cik ļoti man viņa patīk. Bet Dievs saka, nē, atstāj visu un seko man. Kas savā veidā parāda to, cik ļoti Dievam svarīgs, ka mēs visu atstājam. Vienkārši padomā par to. Iedomājies, kā būtu. Es tagad domāju, ko es drīkst teikt. Dāvs ar Aivīti. Viņi sēž pirmā rindā. Es paši vainīgi, ka es sēžu pirmā rindā. Tad, kad Dāvs bildināja Aivītu, Dāvs saka, es gribu, lai tu kļūsi par mani sievu. Aivīte teiks, jā, Dāvi. Un tad Aivīte teiks, zini, bet man te ir viens Roberts vēl. Es viņu arī gribu paturēt. Dāvi būtu tāds, jā, ir ok. Vienu var. Vienu var. Mēs smejamies, ja mums liekas, tas ir pilnīgs absurds. Ko? Roberts vai es? Mums liekas, jo, zini, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka es zinu, ko mēs nerad domājam. Kas tas ir par Dievu, kurš pieprasa, lai es pilnīgi visu atstātu un seko tikai viņam? Bet kāpēc mēs tā nesakām? Kas tas par vīru, ka viņš liek savai līgavai atteikties no visiem džekiem, kas viņai bijis? Bet mums liekas pilnīgi normāli. Viens vīrs, viens sieva. Bet tagad mēs gribam sekot Dievam, mēs sakām, Dievs, es varu sekot tev, bet man ir kādas lietas, kuras es gribu paturēt savā dzīvē. Un kad mēs skatāmies un lasām par šo jaunekli, kad viņš dzirdēja, ko Jēzus no viņa paprasa, kad viņš dzirdēja, ko nozīmē staigāt pa šauro ceļu un iet pa šauriem vārtiem, viņš aizgāja noskums, jo viņš saprata to, ka es taču zinu, ka es esmu bagāts. Man patīk šī bagātība. Viņš aizgāja bēdīgs, jo bija viena lieta, kaut arī viņš pēc viņa paša domām bauslību pildīja perfekti, tomēr bija viena lieta,
ko viņš nebija gatavs Jēzus dēļ atteikties. Man reiz bija saruna ar kādu puisi, jaunieti, ka tad, kad mēs nonācam pie šīs situācijas un šīs sarunas, un es teicu, vai tu esi gatavs atteikties, viņš teica, nē, es šobrīd neesmu gatavs atteikties no sporta. Jēzus dēļ. Kas man patīk šajā stāstā, ka patiesībā mēs neieraugam, kas notika, jo teorētiski tas stāsts tā beidzās, un mēs pēc visu tā, ko Jēzus saka, pieņemam, ka viņš aizgāja un neatnāca vairs atpakaļ. Mazums, ka viņš atnāca atpakaļ. Un arī tas puisis varbūt tās, ka viņš šodien nav gatavs atteikties, bet var notikt kādas lietas viņa dzīvē, ka viņš saprot, tomēr zini, nav jēga tai bagātībai, nav jēga tam sportam. Es esmu gatavs sekot Jēzum Kristum. Bet tad es gribu uzdot jautājumu tev. Vai tu redzi savā dzīvē vienu, iespējams vairākas, bet vismaz vienu lietu, no kuras tev ir grūti atteikties Jēzus dēļ? Varbūt, ka tavā dzīvē ir viena lieta, no kuras tev ir grūti atteikties. Es būtu gatavs kļūt par kristieti, ja es varētu paturēt to vienu lietu. Ja man nebūtu tik grūti atteikties no tās vienas lietas. Vai kas ir tā lieta? Šim bagātajam jauneklim mēs lasām, tā bija bagātība. Tam puisim, ko es runāju, tas bija sports. Bet tas var būt daudzas un dažādas lietas, kas var kalpot par to, lai tu nevarētu sekot. Un es domāju, kas tas ir tev? Piemēram, varbūt kādiem no jums tā ir karjera. Tu saproti, zini, Tom, es jau no bērnības, un man vecāki jau no bērnības, un es jau no jaunības zināju, ka es gribēšu iet pa šo ceļu, un es no tā neatkāpšos, un es esmu veidojis savu karjeru, un es esmu nonācis tur, kur es gribēju. Es nebūtu gatavs no tā atteikties Jēzus dēļ. Vai varbūt kāds cits teiktu, tas ir prestižs, ko pa man padomās. Kā es izskatīšos, ja es arī būšu viens no tiem, kā bieži vien saka, vājajiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs Dievs. Es negribu, lai par mani tā domā. Varbūt tas tie ir draugi, varbūt tā ir ģimene, ko viņi par mani padomās. Ja es viņiem pateikšu, zini, es esmu sācis ticēt Jēzum. Dievam te vēl tā, bet Jēzum, es ticu Jēzum. Ko viņi par mani padomās? Viņi domās, es esmu jocīgs. Īpaši, ja tu esi tāds kruts un tev ir savu veidu ietekmi. Bieži vien es domāju par to, kāds ir, kad esi futbola komandā, vai tu esi trenažera zālē, vai tu esi kaut kur skolā, tur varbūt tās labos amatos, un tagad pēkšņi tu paziņo, ka tu ticēsi Dievam. Attieksme pret tevi mainīsies, vai tu esi gatavs no tā atteikties Jēzus dēļ? Varbūt tas ir hobijs, varbūt tas ir kādas lietas savā dzīvē, kuras tu tik ļoti mīli, ka tev liekas, ja Dievs man likt no tām lietām atteikties, es nespētu. Un varbūt es nenosaucu nevienu no tām lietām, bet tā lieta iet apakšā zem kategorijas, ko sauc par lepnumu. Un lepnums ir tas, es pats spēšu. Un tas ir tieši tas, ko šis jauneklis teica Jēzum. Ko man būs darīt, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Ko man būs darīt? Es pats varu. Viņš centās pildīt balstību, viņš centās nopelnīt ar saviem darbiem. Varbūt tas tu centies nopelnīt. Varbūt tu saki, zini kā, Tom, es domāju, ka varētu būt arī tas vieglākais ceļš. Zini kā, dzīvošu un tad mūža beigās, ja vajadzēs nožēlošu, aiziešu pie priestera un izdarīšu visu, ko tur vajag izdarīt, un tad būs labi. Un es gribu jums norakstot situāciju, jo tagad tajā sarunā notiks tāds pagrieziena punkts bišķiņ. Ja viens pagrieziens notika, viens šoks, un tad būs nākošais. Es jums gribu norakstot situāciju. Iztēloties tagad, tur ir vesels pūls ar cilvēkiem. Tur ir šis jauneklis, kurš bija pieskrējis, ceļos nometies, lūdza. Un tad ir mācekļi. Un tad ir šī situācija, kas ir notikusi. Mācekļi dzirdējuši Jēzus atbildi šim jauneklim, un šis jauneklis ir aizgājis projām. Un skatieties, ko mēs lasām tālāk. Varbūt tas viņš pat tur ir redzams, viņš vēl tur kaut kur nāk, iet projām, viņi redz tur maziņā galviņu vēl aiziet. Un Jēzus skatījās apkārt. Iedomājieties situāciju. Tas nav tā, ka tā bija vienkārši saruna starp Jēzu un to, bet viņš skatījās apkārt. Es vienkārši mēģinu iztēloties, kāds bija. Tur bija pūls ar cilvēkiem, un ja es būtu Jēzus skatījās uz cilvēkiem. Ja viņš redzēja cilvēku izbrīni, to mēs līdz redzēsim. Viņš paskatījās uz cilvēkiem, visur sev apkārt. Iespējams, viņš noslēdz ar skatu
uz to jaunekli, kurš varbūt atnāca ar paceltiem pleciem un gāja sašķurts, bēdīgs, saprastams, ka viņš ir atzīts par nederīgu. Un Jēzus skatās un viņš saka uz saviem mācekļiem: cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Viņš pasaka tādus vārdus un skatieties tālāk. Un mācekļi iztrūcinājās par viņa vārdiem. Bet Jēzus atkal griežas pie mācekļiem un saka: bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Ziniet, un man ir jādomā, un arī jums iespējams jādomā, kāpēc viņi iztrūcinājās? Kāpēc viņi iztrūcinājās? Redziet, tajā laikā bija mācība, pārliecība, ticība, ka ar upuriem, labiem darbiem, ziedojumiem Dievam tu varēji izpelnīties savu veidu labestību no Dieva. Tu varēji atpirkties par saviem grēkiem no Dieva. Un bagātiem cilvēkiem bija priekšrocība, jo viņiem bija vairāk naudas. Viņi varēja nopirkt vairāk aitiņas, viņi varēja vairāk atļauties, viņi varēja vairāk labos ziedojumus dot, viņi varēja vairāk cilvēkiem palīdzēt. Un kāpēc mācekļi iztrūcinājās? Līdz pēc brīdim pateikšu. Jēzus saka tādu apgalvojumu nākušā pantā: vieglāk ir kamielim iziet cauri adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Un līdz pēc brīdim vienkārši paskatīt tālāk. Un tad tie vēl vairāk pārbijās. Redziet, viņi vēl vairāk pārbijās. Pietiek jau ar to, ka viņi iztrūcinājās par viņu vārdiem. Viņi dzird tādu salīdzinājumu, ka kamielim būs vieglāk iziet cauri adatas aci. Un tur rakstīts, bet tie vēl vairāk pārbijās un sacīja savā starpā: kas tad var tev glābt? Kurš tad vispār var nonākt debesīs? Un es gribu, lai jūs ieraugat vienu lietu. Šeit ir bagātnieks, kurš bija nācis pie Jēzus un prasījis, ko mums būs darīt. Un viņu acīs, un mācekļu acīs, un tā laika domāšana bija tāda, ka bagātniekiem ir savā veidā vieglāks ceļš uz debesīm, jo viņi var atpirkties. Vēl jau vairāk šis bija perfekts bagātnieks, kurš ir ievērojis bauslību. Bagāts, un tajā laikā bagātība tika uzskatīta par milzīgu Dieva svētību, kas nozīmē, viņš ir Dieva svētīts. Tāpēc arī viņam bija vieglāk ieiet debesu valstībā. Un Jēzus pasaka kaut ko tādu, kas mācekļiem vienkārši mūte atkarās. Viņi saprot, ko? Nav tā, ka viņi ļoti satraukušies ir par to bagātnieku. Ziniet, par ko viņi domā? Par sevi. Ja jau bagātnieks, kuram ir vieglāk ieiet Dieva valstībā, vismaz pēc mūsu domāšanas, nevar ieiet Dieva valstībā, ka kamielim bija vieglāk iziet caur adatas acis, un kamiels bija tā laika Izrēlā lielākais dzīvnieks, kāds bija. Ja viņam ir vieglāk ieiet, tad kādas cerības man, zvejniekam, jo pārsvarā tur bija zvejnieki, vienkārši cilvēki, kurš knapi galus savalk kopā, rēķins pēc knapi samaksā. Kādas man cerības vispār ieiet debesu valstībā? Tā ir tā situācija, tā ir tas konteksts, kas notiek šajā brīdī. Viņš saka, ja jau kamielis nevar iziet caur adatas acis, tad kāda vispār mums ir cerība? Ja bagātniekiem ir grūti ieiet debesu valstībā, tad kāda cerība vispār ir man ieiet debesu valstībā? Un tad Jēzus 27. pantā atbild ar vārdiem, kas būs tieša atbilde uz viņa pirmo jautājumu, ko mums darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Un Jēzus, uzlūkodams savus mācekļus, saka tiem: cilvēkiem tas ir neiespējami, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas ir iespējamas. Tā ir Jēzus īsa apkopojuma atbilde uz šo jaunekļu jautājumu, kas man ir jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Un ja tu arī šajā vakarā domā, kas man ir jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību, es tev atbildu ar Jēzus vārdiem: tev tas nav iespējams. Ja tu gribi sākt kaut ko darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību, aizmirst. Tas ir neiespējami. Ja es teicu, tas nav iespējams tev, bet ne Dievam. Dievam visas lietas ir iespējams. Un atcerieties, es jums teicu, atcerieties to vārdu viss. Šis vārds vijās cauri daudzās vietās. Viss ir iespējams. Dievam viss ir iespējams. Arī izglābt tevi.
Tas, ka tu varētu savā dzīves laikā nonākt uz šauro ceļu, iziet cauri šauriem vārtiem, ieiet mūžīgā dzīvībā, tas nav atkarīgs no tevis. Tas ir Dievam iespējams. Dievs tev var uzlikt uz šauro ceļu. Tev ir jāierauga to, ka tu neko nespēji darīt. Tev ir jāpārstāj censties. Tev ir jāpārstāj pelnīt to, ko tu nevari nopelnīt. No tavas puses tiek prasīts: atstāj visu un seko man. Atstāj visu un seko man. Un skatieties, forši, ka mācekļiem bija Pēters. Pēters vienmēr viņus aizstāvēja. Pēters saka uz Jēzu runāt. Tad, kad viņš saprata, ka cerības nav absolūti nekādas, naudas viņiem nav, atpirkties viņiem nav iespējams, tad viņš saka: bet redzi, mēs visu esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Mēs visu esam atstājuši un staigājuši tev pakaļ. Mēs redzam šo jaunekli, bagāto jaunekli, kurš nebija gatavs atstāt šo vienu lietu. Un mēs redzam mācekļus, kur bija atstājuši visu, lai viņam sekot. Es jums iedošu 2 raksturvietas, lai jūs ieraudzītu, ko tad viņi atstāja, lai jūs varētu saslēgt ar savu dzīvi. 2 raksturvietas, jo pirmā raksturvieta ir tāda iesaulīšanās, un otrā man patīk viens vārds tie otrajā. Tas ir tad, kad Jēzus vāc mācekļus. Staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja 2 brāļus, sauktu Pēteru un Andreju, viņa brāli, tīklu jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki. Un viņš tiem saka: nāciet man pakaļ. Būtībā to pašu, ko tam bagātniekam. Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja viņiem. No turienes tālāk iedams viņš ieraudzīja citus 2 brāļus, Jākabu, Cebedeja dēlu, un Jāni, viņa brāli, laivā kopā ar savu tēvu Cebedeja tīklus lāpām. Un viņš tos aicināja: tad nāciet man līdzi, sekojiet man. Un tie tūdaļ atstāja laivu, 1, atstāja savu tēvu, 2, un sekoja viņam. Jūs redzat, mācekļi bija gatavi atstāt un sekot. Un tad otra raksturvieta. Un Jēzus sacīja, atkal tas pats stāsts, tikai cits evaņģēlijs. Un Jēzus sacīja uz Sīmoni: nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēku zvejot. Un savas laivas uz krastu vilkuši, tie atstāja visu un gāja viņam līdzi. Jēzus prasīja šim bagātniekam: vai tu esi gatavs atstāt, pārdot visu, izdot to nabagiem un sekot man? Jēzus saka mācekļiem: nāciet man līdzi, un viņi atstāja laivas, vieni, otri atstāja savas laivas un savu tēvu un seko Jēzum Kristum. Un šis pats jautājums šodien skan mums: vai tu esi gatavs atstāt visu, lai sekot Jēzum Kristum? Vai tu esi gatavs atstāt to vienu lietu, kas tevi šķir, kas tevi tik mīļa? Un skatieties, tad, kad Jēzus, tad atcerieties, Pēters uzdeva to jautājumu: bet Jēzus, mēs esam atstājuši visu. Un varbūt jums liekas, ok, nu kas būs, ja es atstāšu to vienu lietu? Un skatieties, ko Jēzus viņiem atbild. Jēzus saka: patiesi, patiesi, nav neviena nav, kas būtu atstājis savu namu, brāļus, māsas, māti, tēvu, bērnus, tīrumus, manis un evaņģēlija dēļ, un nedabūtu 100-kārtīgi jau šī laikā uz zemes dzīvojot namus, brāļus, māsas, mātes, bērnus, tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākošajā laikā mūžīgo dzīvību. Tā doma tāda: nav pilnīgi neviens cilvēks, neviens, kurš atstātu visu, lai sekotu Jēzum, un jau šī zemes laikā nedabūtu 100-kārtīgi atpakaļ, nerunājot par to, ka pēc tam tu varēsi saņemt mūžīgo dzīvību kopā ar Dievu. Tas ir tas, ko nozīmē staigāt pa šauro ceļu. Tas ir tas, ko nenozīmē iet pa plato ceļu. Atdodot visu, sekojot Jēzum, tu nekad nevari būt zaudētājs, tu vienmēr būsi ieguvējs. Tieši tāpatās, kā tie, kas spēlē, piemēram, spēļu automātus, viņi domā, ka viņi būs uzvarētāji, kaut gan viņi ir zaudētāji. Tie, kas domā, ka vienas nakts attiecības būs tās, kas viņam nesīs laimi, viņš ir zaudētājs. Tas, kurš domā, tas kredīts, kāzu kredīts, ceļojuma kredīts darīs viņu laulību, beigās tas viņam bieži vien atnes zaudējumus. Un tieši tāpatās tie, kas domā, ka dzīvojot šo zemes dzīvi ar to vienu lietu, turoties pie tās vienas lietas, tu būsi laimīgs.
Nē. Un es jums parādīšu bildi, bērnišķīgu bildi, bet jūs sapratīsiet, kāda ir mūsu dzīve. Ko nozīmē būt uz šauro ceļu, iepratīm būt uz plato ceļu. Jūs redzat, šā meitenītē rokā ir maziņš lācīts. Un Jēzum aiz muguras ir lielais lācīts. Jēzus saka viņai, dod man to, kas ir tev. Dod man to lietu. Un bieži vien mēs esam kā šī meitene. Nē, kāpēc Dievs ir tik ļauns, ka viņš grib paņemt visu to, kas man ir svarīgs? Man bagātību, vai manu sportu, vai manu hobiju, vai manu ģimeni, vai manus bērnus, vai manu nāmu. Kāpēc Dievs to grib? Tāpēc, ka viņam aiz muguras ir kaut kas labāks. Tāpēc, ka viņš te grib dot kaut ko daudz, daudz lielāku. Un tas ir tas, ko Dievs jums piedāvā šodien. Tas ir tas, ko Dievs grib dot katram ikvienam no mums. Mēs bieži vien gribam turēties pie šīs zemes dzīves, man liekas, bet es pats to nopelnīju, es pats izmācījos, tā bija mana dzīve, tā bija mana karjera, es to gribēju, es pēc tā gāju, un tagad man tas viss būs jāatstāj Jēzus dēļ. Jā, bet tu neredzi to, ka ja tu dzīvos turpinoši bez Dieva, tu nonāks pazušanā. Bet Dievs tev saka, es tev gribu dot mūžīgo dzīvību, es tev gribu dot kaut ko daudz labāk, kāpēc tu to nepieņem? Un es domāju, priekš tevis, kas ir tā lieta, pie kuras tu turies un nelaid vaļā, lai tu nepaņem to, ko tev piedāvā Dievs. Un tad skatieties, Jēzus noslēdz šo stāstu ar vārdiem, bet daudzi, kas ir pirmie, būs tie pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Kaut vai šaurajā kontekstā. Bagātnieks, kurš bija perfekts pēc cilvēka standarta, kurš perfekti turēja bauslību. Viņš mācekļu acīs likās, viņš būs pirmais, kurš būs debesu valstībā. Viņš noteikti ieies, pa mums mēs vēl nezinām, bet viņš noteikti ieies. Ja es mēģinu pateikt, nē, viņi būs te pēdējie. Un pēdējie, tie, kam ir vismazākās iespējas, tie būs tie pirmie. Un ziniet, ka Bībele saka Korintiešu vēstulē? Viņi saka, paskatieties uz draudzi. Paskatieties uz tiem cilvēkiem, kas ir jūsu vidū. Tur rakstīts, nav taču daudz augsti dzimušo, nav tur daudz bagātnieku, nav tur daudz godājumu un cienījumu cilvēku. Un tur rakstīts tā, tas, kurš ir zems šajā pasaulē, to Dievs ir izredzējis par kaut ko lielu mūžīgajā dzīvībā. Tas ir iemesls, kāpēc daudzi cilvēki, kur ir bagāti, kur ir prestižs, kur ir izglītoti, kur ir kaut kas šajā pasaulē, kāpēc viņiem ir grūti ienākt draudzē, kāpēc viņiem ir grūti nākt pie Dieva. Tāpēc, ka viņiem ir daudzas lietas, pie kā viņi turās, bet viņi nav gatavi viņus atstāt, lai saņemtu pašu labāko. Tāpēc galvenā doma, ko es gribu tev atstāt šajā dienā, ir pamet to vienu lietu un iegūst dzīvību, vai patur šo lietu sev, bet gal galā tu saņem pazušanu. Tev ir izvēle. Tu vari paturēt to vienu lietu vai atdot to vienu lietu Dievam. Bet katrai šai izvēlei būs pilnīgi pretējas sekas. Un tā ir sava veidā tava izvēle. Un es domāju, padomā tagad uz brītiņu. Kas ir tas, kas tev ir jādara savā dzīvē? Es gribu ticēt, ka Dievs ir runājis uz tevi šodien. Ka Dievs ir tev norādījis un iespējams dziļi sirdī tu zini, kas ir tā lieta, par ko iet runa. Tu iespējams zini, kāpēc tu negribi nākt pie Dieva. Kas tev attur, kas tev kavē. Tu zini, kas tā ir. Varbūt, ka tu redzi, kas ir tas konkrēti, ko Dievs vēlas, lai tu atsakies šodien no tā un seko viņam. Un mans jautājums, kāpēc, lai tu neatteiktos šodien no tās lietas, kas tevi varbūt tur? Kāpēc, lai tu šodien nenāk Dievu priekšā un teikt, Dievs, tā ir, kā mēs šodien dzirdējām. Es esmu bēdzis no tevis, es esmu turējies pie kādām lietām, kas patiesībā ir tie mazie lācīši.
Bet tu priekš manis esi sagatavojis kaut ko daudz, daudz lielāku. Jo skatieties, ko Jēzus izdarīja priekš tevis. Jēzus jau redzēja, ka mēs visi esam pazuduši. Dievs redzēja, ka mēs visi esam miruši savos grēkos, jo mēs visi esam grēkojuši. Es, tu, ik viens no mums. Un tā iemesla dēļ Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu, kurš nomira pie krusta, samaksāja par visiem grēkiem. Jēzus pēdējie vārdi bija: viss piepildīts. Par visu ir samaksāts. Un tāpēc Jēzus teica, lai neviens, kurš tic tam, ko es esmu izdarījis pie krusta, lai viņš nepazustu, nenoiet ellē, bet lai viņš varētu iegūt mūžīgo dzīvību. Ik viens, kurš ticēs, ka Jēzus ir Dieva dēls, ik viens, kurš ticēs, ka Jēzus ir tas, kurš var piedot tavus grēkus, ir tas, kurš varēs iet mūžīgajā dzīvībā. Un tev vairs runā par to, cik tu perfekti vari pildīt bauslību, cik tu perfekts esi cilvēks pēc cilvēku standartiem. Bet te runa ir par to, vai tu esi gatavs pieņemt to, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta pie tevis. Tavā vietā. Atcerieties, ko Jēzus teica. Tas, kas tev nav iespējams, tas iespējams ir Dievam. Dievs radīja ceļu, ka tu vari nonākt pie Dieva tad, kad tu nomirsi. Un šis ceļš ir caur Jēzu Kristu. Jēzus samaksāja par taviem grēkiem, un Jēzus ir vienīgais, kurš var tevi ievest debesīs. Bet tas, kas tev iespējams attur šodien, ir tas, kad ir kādi grēki, kādas lietas, pie kurām tu turies. Vai kā Edvards minēja, kādi elki tavā dzīvē, kas stāv starp tevi un starp Dievu. Un skatieties, mēs pēc brītiņa, tūlīt jau dziedāsim pēdējo dziesmu un dievkalpojums būs beidzies. Kādā no jums tas būs? Izdarīt to, ko mans draugs grib. Ceru, ka tuvākā laikā mums nebūs draugi dievkalpojumam. Bet varbūt kādam no jums ir pilnīgi pretēji. Dievs tev ir runājis, viņš ir pieskāries. Un tu varbūt domā pie sevis, ko man darīt tagad? Un es zinu, ka jūs, īpaši, kas sēžat vidējā rindā, jūs esat ļoti cieši. Un ja tu gribētu iznākt ārā un tu sēdi, teiksim, kaut kur vidū, tu paskaties pa kreisi, tur ir 4 cilvēki, ko es viņiem traucējuši dzīvi. Vai tie, kas sēž balkonā, domā, ko es tagad pa tām trepēm kāpšu uz leju. Bet es jums gribu iedot vienu lietu. Iztēlojies to dienu, kad tu stāvēsi Dievu priekšā un Dievs izvērtēs tavu dzīvi. Un viss nonāks pie tā, ka Dievs teiks, atceries, toreiz 9. jūnijā 24. gadā bija baznīcā. Jā, atceros, draugu dievkalpojums. Jā. Un atceries, bija viena lieta, uz ko es tev norādīju, bija kāda grēka, ko es tev norādīju. Jā. Un atceries, kāpēc tu neizgāji ārā? Kāpēc? Cilvēku priekšā stāvēja. Jā. Un tāpēc tev ir jāiet uz ēlu. Liekas, nopietni. Tikai tāpēc, ka man bija 4 cilvēki priekšā, man bija kauns iziet ārā. Tikai tāpēc, ka es biju balkonā tajā reizē apsēdies, man bija slinkums kāpt lejā uz pirmo stāvu. Jo es jau neprasu kāpt uz otro stāvu, es prasu nokāpt. Tas, ko es mēģinu jums pateikt, ir, mēs šajā brīdī dziedāsim pēdējo dziesmu. Un ja Dievs uz tevi runājas, es gribu, lai jūs saprotat vienu lietu. Dievs nesagaida no tevis perfektu dzīvi, bet viņš sagaida to, ka tu atzīsi Jēzu par to, kas viņš ir, un ka tu atzīsies viņiem savos grēkos. Šeit nav vietas ļoti daudz cilvēkiem. Iespējams, ka neviens neiznāks priekšā. Un es zinu, ka tā ir tā lielākā problēma. Ja kāds izies, tad es arī iziešu. Es zinu, būtu vēl stulbāk būtu bijis tā, ka tu nonāk Dievu priekšā un teikt, jā, Dievs, bet neviens jau neizgāja. Tajā brīdī tev būs pilnīgi vienalga, vai būs izgājis kāds vai nebūs izgājis kāds. Runa būs tikai un vienīgi par tevi. Tāpēc es tev gribu izaicināt. Ja Dievs ir uz tevi runājis šajā dienā, un varbūt tu esi arī kristietis, un tev ir kāda grēka tavā dzīvē, tu vari nākt priekšā no jauna izsūdzēt viņus Dievam un teikt, Dievs, piedod man. Varbūt tās starp tevi un Dievu ir iegājis kāds elks, kurš tavās attiecībās ir, un tu gribi nākt un izsūdzēt. Tu varbūt par iedrošinājumu, varbūt kādam, kurš grib patiešām nākt un atdot savu dzīvi Dievam. Bet tu vari nākt šajā brīdī un lūgt Jēzu, un varbūt viņi vēl nepazīst, bet tu vari teikt, Jēzu, es dzirdēju, ka tu esi tas, kurš var piedot grēkus, un tu redz man dzīvi. Lūdzu, paņem to vienu lietu projām. Es to atdodu tev.
Tu vari iznākt priekšā šeit pat uz ceļiem, nomesties, izsūdzēt, un mēs beigsim dziedāt, mēs pielūksim, varēs iet atpakaļ. Bet atceries, tas ir starp tevi un starp Dievu. Lai Svētais Gars jūs pārliecina. Es aicinu, ka šajā brīdī mēs varam lūgt. Debes Tēvs, es ticu, ka tu esi runājis uz kādu, un ka šeit ir kāds, kuram tas bija jādzird. Un ka tu esi norādījis kādam to vienu, varbūt divas, varbūt trīs, varbūt vairāk lietas, kas viņu šķir no tevis. Un tu zini to, ka cik ļoti Sātans darbosies, lai atturētu kādu, lai nāktu priekšā un atdod savu dzīvi tev, izsūdzēt savus grēkus tev. Bet Debes Tēvs, es lūdzu, lai tu stiprini. Ja tā ir tavs darbs, ko tu esi darījis pie viņa, Tēvs, tad neļauj bailēm, kaunam atturēt viņu. Un pat ja kāds nokaunās, Tēvs, pat tajā vietā, kur viņš atrodas, viņš var saukt uz tevi. Tāpēc, Jēzus Kristus, lūdzu, ka tu darbojies un pārliecini un glāba. Lai šodien būtu daudzi, kuri būtu atstājuši kādas lietas un sekojuši tev. Lai būtu daudzi, kuri būtu atstājuši visu un sekojuši tev. To lūdzam, Jēzus, tavā vārdā. Amen.